Hei! Hei! Sivēni ir šeit! Tā. Jā, kā Es jūs varu ieslēgt ar vismaz savākties enerģiju mēģināt vēlreiz. Nē, es domāju, maucam tālāk. Nav laika. Labi. Kā jūs jūtaties, čaļi, sivēni, Slikti. Jā, kādēļ tā, Aleksandr? Jo Viņš tā ir interesanta epizode. Mēs visi vakar kodām. Jā, vakar bija fantastisks pasākums. Krievu karakuģis Seinahui. Un tas ir labdarības pasākums, kurš notiek jau 3. reizi, 1. aprīlī. Tas ir fantastisks, komedisks, 5 stundu lielkoncerts pa lielam, kur visi komiķi Latvijas viņi piedalās. Tur Baiba Gavara Sipiniec un Jānis Kreišmanis. Jā. Un īstenībā ļoti, ļoti foršs pasākums. Jā. Es ceru, ka karš beigsies Ukrainā, bet Ralfs Eilins, kurš ir viens no cilvēkiem, kur izdomāja Kura dēļ karš sākās? Jā, viņš teica, ka pat ja kara nebūs, viņš joprojām 1. aprīlī, katru 1. aprīlī viņš taisīs to koncertu un krās naudu labdarībai kaut kādai. Nē, kaut kādai labdarībai. Un ja jūs nebijat šogad un pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā, nāciet nākamgad, jo tas ir tiešām episks pasākums. Jā. Un pēc tam bija after parties, un mēs dzeram. Zinu, ko es sapratu, jā, pēc tam mēs kodām līdz rītam, un tagad esam šeit. Es rītīgi cerēju, ka notiks traģēdija kaut kas, lai man nav jāiet no mājas ārā. Šodien? Jā, es arī. Jā, bet tas nav pat smieklīgā daļa. Smieklīgā daļa ir, ka pēc šitā mums ir fotosesija, un mēs ar šitiem purniem... Uz 2 gadiem vismaz tās fotogrāfijas būs. Jā, tas ir 2 gadu bildes, tāpēc... Ja tev ir skills Photoshopā? Jā. Ja jūs redzēsiet manu afišu vai tūrē un padomāsiet, kas viņam ar seju, tagad jūs zināt, kas viņam ar seju, jo viņš ir dzēris. Es vakar tajā dēls namā iegāju iekšā, loģiski, ar pamatīgi nokavēšanos, un čals tāds, parādiet lūdzu biļeti, un man tāds, es te uzstājos, un viņš tā, tad 3. stāvs. Tu nezini, kas esmu? Nē. Man vairāk, es tagad tieši uz citiem pasākumiem. Jā. Man tieši tas pats. Es iešu uz, kad Metallica būs Latvijā, kas to es neesmu ģitārs. Man tieši tas pats bija. Es atnāku, viņi tā kā stop, es uzstājos, viņi tā kā, lūdzu. Jā, pilnīgi nekāds jautājums, nekas. Mans brālis, zin, kā dara vienmēr, viņš tā kā ienāk viesnīcās, kad ir brokastu laiks, un vienkārši ieej uz brokastīm un bezmaksas ēd brokastis. Un es tā kā nevaru nekad to izdarīt. Tas ir vienkārši tā. Es ieneicu tā ēdu, bet man bija tāda ļoti... Man nepatīk ēst bailēs. Tā kā stīrna mežā es skatījos apkārt. Tu ēd tos makaronus, katru sekundi domā, ka tagad roka būs uz pleca. Tāda jauna cilvēka. Bet man ir rītīgi nabadzīga domāšana par tiem visiem, kur tev pasaka, branč, man tāds, es atcitīšu to naudu, kur es atliku. Jā. Un pārsvarā loģiski to draudzene, jo tā nav tava nekad ideja. Jā. Un tad tu mēģini, tu saproti, ka viņi apēd 1 šķīvī, znači man ir vēl viņas 3 šķīvīši jāpēd, vēl 4 savai, un viesnīcās arī, ka all you can eat, man tāda. Vajag skatīties arī, ko es, piemēram, vajag mēģināt, ja tur ir lasis, vajag apēst visu lasi, jo viņš maksā dārgi, zin, tā var atsist. Ja tur vienkārši olas, tad kā fuck. Es nevaru iest lasi no rīta. Es negribu uzsākt dienu un smirdēt pēc zivs. Klasis, vai tad ir tik ļoti, ja tu pēc sūdīgu laša katu, tad viņš varētu smirdēt pēc zivīm? Nē, man vienkārši negribas dienu sākt ar zīvi. Nē, tas tev apēd, tas tev tā kā ilgākam laikam nodrošina tās vielas, tu ilgāk jūties paēdis. Jā, arī 5 paks ar tām te, kā viņi saucās? Pelniņiem? Nē, ar tiem brokas pārslām bērnu. Labs arguments. Bet man vienreiz bija varbūt tas gadījums, kad es varēju aiziet bezmaksas uz brokastīm, bet tas nebija, tā kā viesnīcā, bet tas nebija man. Man kādreiz sen bija, es neteikšu, kas tā bija pa pilsētu. Viena no Rīgās pilsētām man bija solo. Es godīgi neko nesaprotu, ko tur runā. Es mēģinu, un tas nav uzbrauciens. Es mēģinu klausīties, bet es vienkārši mentāli pazūdu. Man tā kā viena acis sāk nešancēt un iet citur. Es mēģināšu vēl. Mēs runājam par to, ka var vienkārši pa naglo ienākt pasākumos un visi tic, ka tu esi. Pēc tam es pateicu, ka var arī pa naglo iet, ka mans brālis viesnīcās un uz brokastīm. Šis jau bija podcasts Summary? Jā. Un es atceros, ka tomēr vienreiz man izdevās bezmaksas paēst, bet tagad šitais stāsts, kā man izdevās. Bet tas nebija man, tas bija citam cilvēkam. Es biju tur. Pagaid, tu stāst, kad es dabūju ēst pa brīvu.
Citam cilvēkam. Es dabūju ēst pa brīvu citam cilvēkam. Okay. Karoči, es nestāstīšu, kas tā ir pa pilsētu. Karoči, man bija solo izrāde vienā pilsētā, un pēc savas uzstāšanas es nokuļoju meiteni tur, kura bija. Tā kā stand-up. Jau fake. Jā, nevar ticēt. Jā, mēs bučējamies un dzeram vīnu. Un bija nakts. Jā, lintajos melos. Jā. Bija nakts un skaists mēnesis, un bija skaisti. Karoči, un man bija jau nobukota viesnīca, un man bija numurs tā kā vienam cilvēkam, un tas nozīmē, ka man vajadzēja nopirkt vēl vienu numuru vēl vienam cilvēkam. Un kāpēc? Kā viņa nevar palikt. Mums tā kā mēs, Jūs nevarat palikt vienā numuriņā kopā? Jā. Reliģijas dēļ? Nē, tāpēc, ka tas ir vienam cilvēkam numurs. Jo Aleksandram vienam knapi pietiek ar to vienu numuru. jā. Un, karoči, pa viņas arī mēs nevarējām iet. Krēslā gulēt. Jā, bet vajadzēja mīlēties, vai ne? Un tāpēc tev vajag 2 istabas? Nē, vienkārši, karoči, es atnācu pie tās recepcionistes viesnīcā, un es prasīju, vai var kāds ienāk, un viņa teica, mīlēties. Nevar, neviens, ko tu izstāstīji, es izkniepšu viņu, un tad viņi ies prom. Tā var? jā. Var vēl vienu numuriņu stundu dabūt. Jā, es piemakšātu dešuku, lai viņi te ir no 9 līdz 9:35. Es pats satīrīšu visu. Jā. Nē, es uztaisīju skandālu, kliedzu, es mākslinieks, zinu, kas es... Nē, jokoju, protams, ka ne. Bet, karoči, un es arī maksāt negribēju, protams, un arī, tas man ir jau numurs, man jāpēc cits numurs. Kas ir? Jāpēc? Jāpēc cits numurs. Bet ja es īstenībā paņemtu vēl vienu numuru, tas bija interesanti. Mēs pārgalētu vienā numurā, un pēc tam es ietu uz savu pirmo numuru. Karoči. Un es domāju, ko darīt. Un tas bija tiešām, tas bija kā multinēs kaut kādās. Es vienā brīdī teicu, vai mēs pakluso vienkārši. Kad viņa es skatīšos uz viņu, kad viņa pagriezīsies prom, vienkārši neredzēs to holu, tu vienkārši skrien. Un mēs bijām, man liekas, vienīgie cilvēki tajā viesnīcā to vakaru. Viņi tā kā, es to nedaru, es saku, nē, davai to dar. Tu gribi šito locekli vai nē? Tu vajag skriet. Tā es nerunāju. Un tas mums izdevās. Un viņi tiešām kaut kur... Es šitam neesmu gatavs šodien. Esmu gulējis 0 minūtes kopš. Es nezinu, jau 20... Cik stundas jau esmu augšā? Nav nevaru rēķināt. Es 4 stundas bet tas, ko tu stāsti, es nevaru iedomāts, ka kāda sieviete manis dēļ tā kā kaut kur mēģina lavīties, lai ir Mission Impossible. Jā, un viņa... Es novelku bikses, un viņa tā, tādēļ es tikko pārkāpu noteikumus iekšējās kārtības. Jā. Karoči, viņa to izdarīja. Tā recepcioniste pagriezās, es teicu, nav, un viņa skriena, un bija forša vakars, ar mīlestības vakars. Bet ir nākamais rīts. Tev vajadzētu aprakstīt vienkārši tā kā, tu noskaties porno filmu, un tad tu viņu atstāsti. Tā vajadzētu darīt, man liekas, mums podkastos. Karoči, un nākamais rīts. Tu jau 3 reizes pasaki karoči, cik tas stāsties tas pilnais? Es sen esmu apmaldies. Bet... Ir nākamais rīts. Es vēl nesaprotu viņu pārgulāju, jo bija mīlestības vakars. Ar 2 numuriņiem, to es nesapratu. Mēs paņemam 3 numurus. Atkal man atkārtot? Nē, vai tā sieviete reģistratūrā pievienojās? Tu paņēmi numuru, bet tāpatās... Es nepaņēmu numuru. Vienkārši mēs vienkārši, tā meitene ieskrēna viesnīcā, kad... Tātad visu 2 numuriņu daļu stāstā var izlaist un nekas nemainītos. Vienkārši tas parādīt, ka es negribēju pirkt otro numuru. Viņš glezno bildi, jā. Viņš ir komiķis. Jā. Viņš mēģina tevi ielikt tur. Es, piemēram, redzu, kā Aleksandrs... Tu gribi šito? Jā, precīzi. Jā. Nē, īstenībā. Bet, karoči, mēs pamodamies, un es gribu ēst, un viņi arī grib ēst, vai ne? Pēc tā, ko tu viņi iedevi, viņi vēl grib ēst. Jā. Vēl proteīnu. Jā, un es saprotu, ka man ir apmaksātas brokastis, bet viņai nav. Jā. Tu ietaupīji bišķi? Nē, tāpēc, ka viņa vispār nebija plānota tajā numurā. Kad es paņēmu to numuru, es vēl nebiju uzstājies, es vēl nebiju saticis to meiteni, es nezināju, ka viņa vienkārši eksistē. Jā, bet tad tu viņai paņēmi otru numuru. Tu man čakarē, nē. Es vienīgais apmaldi. Tu saproti, kas notiek? Es nepaņēmu numuru. Es vienkārši nelegāli, ka bēgļus mēs ierakstam vispār. Es nesaprotu, kas notiek, stāstā. Es nelegāli viņu... Tu nopirki numuriņu, bet tāpat iešmauc viņu iekšā? Es nelegāli... Kas notiek?
Es paņēmu to meiteni nelegāli savā numurā. Bet tu otro nepaņēmi numuru. Nē, nepaņēmu. Tu gribēji, bet nepaņēmi. Okay. Tad jūs divi tā iznācāt no tava viena numuriņa, tev bija ko ēst, viņai nebija. Jā, jo man bija apmaksāts brokastis, un viņai nav. Nopirdies? Nē, es tikko skaņas taisu, lai tā kā... Tas, kas man patīk šajā visā pozitīvais, ir, ka mūsu minūtes iet uz priekšu. Jā. Šitas ir tas hashtag content. Un ko darīt? Un viņa gribēja ēst. Precīzi, ko darīt. Un es, tā kā, mēs nevaram vienkārši atnākt pie recepcionistas, pateikt, atcerieties, mēs vakar bijām ar to meiteni, jūs mums teicāt, nekādā gadījumā viņa nevar ienākt. Viņa tomēr ienāca, viņa tomēr pavadīja šeit nakti. Varam viņai nopirkt brokastis arī mīlestību. Mīlestības pilna nakts. Kaislīgo mīlestību. Tik kaislīgi. Jā. Karoči, un mēs domājam, ko darīt. Un tad es atceros savu brāli, kurš vienkārši tā pa maglo iet uz brokastīm. Vai tu mīlestības naktī arī atcerējies savu brāli? Jā, un karoči. Un es atceros, ka viņš vienkārši visu laiku ienāca viesnīcās un ēd brokastis bezmaksas. Es domāju, ja es nelegāli viņai dabūju numuru, kur gulēt, un varbūt es tā arī varēšu dalīt ar brokastiem. Mēs darījām atkal. Šoreiz kabatā omletes abās un iedot viņai. Tu tāpat tā vienmēr dari. Jā. Šoreiz varēja viņu. Un mēs darījām otro reizi tā, ka es stāvēju, skatījos uz to recepcionistu, un tur bija tā telpa, kur brokastis. Un vienā brīdī es pateicu, nav! Un viņa tikai skrien, un viņa ieskrien brokastīs, un viņa dabūja arī brokastis. Tāpēc vienreiz manā dzīvē bija pieredze, ka es arī dabūju bezmaksas brokastis, bet ne sev, bet meitenei citai. Nice. Zini, ka bomži arī tā dara. Jā. Nav! Un tad bomži ieskrien autobusā. Jā. Bet, jā, fantastisks stāsts. Jā, manam galvā vai vairāk. Kā tu vari tik daudz runāt? Tagad sāp galva, jā, nevajadzēja tik daudz runāt. Ot izšāva visu pulveri, tagad šis uz mums tālāk. Bet jūs kādreiz, jums bija kaut kas, ka jūs tā nelegāli un vienkārši atnācāt pa naglo un paņēmāt kaut ko, ēdienu vai... Es katrā darba vietā kaut ko nozadzis. Jā? Tu esi tas cilvēks? Jā. Pildspalvas, alkoholu. Ne, pildspalvas ok. Jā, alkoholu. Kur tu strādāji? Tu bārā strādāji. Jā. Bārā, man liekas, bārbiņu viss tā dara, vai ne? Jā. Bet, ir jautājums, es vienreiz sāku atzīmēt, cik daudz, lai informācija paliek pie manis. Tur bija tik daudz dirtī triki, kas tika darīti. Viens no trikiem to alkoholu iznest ārā no bāra kuņģī. Jā. Bet, tā agresīva zadas es neesmu. Bet viens no trikiem šķaudīt alkoholu ar ūdeni, ja? Ko darīt? Sevis? Nē, šķaudīt tas vārds. Šaidīt ar ūdeni? Jā, alkoholu vienkārši. Kāpēc? Lai tu, piemēram, klientam atšķaidīt un to, ko tu atšķaidīji, nepielēt sev. Jā. Nē. Kāda triki? Nē. Kāda triki? Tur ir. Labi. Tur ir iesaistīti termiņi, pazūd sašķīst pudelē. Okay. Tur ir. Jā, esmu dzirdējis, ka daudz noraksta vienkārši, vai ku bļai ieskrāpēt pudeli. Jā. Man bija, nelietojama. Ka tu pilnībā, ka tu strādā tā kā veikliņos un tu saproti vārdu norakstīt nozīmi. Vārds nomainās uz bezmaksas lietas man. Jā. Es atceros, man bija... Par brīvu tas sauc, tas nevis norakstīt. Es ēdu lētākos makaronus, kur ir pieejami. Zini, kur sekundu viņas pavāri ilgāk, viņi pārvērš pa pūtru. Jā. Vai arī viņi ir vai nu cieti, vai nu pūtru. Viņi nav nekad makaroni. Un es viņus ēdu ar dārgāko sieru, man liekas, kā tas vispār iespējams. Tādus makaronus esmu vienreiz ēdis. Es strādāju slimnīcā, mainījām apkuras katlu. Un tur mums baroja ar slimnīcas ēdienu. Vienā dienā bija rosols, kas bija tāds, rīktīgi zemākā līmeņa rosols, kas ir bijis. Bet vienreiz makaronus vienā dienā iedeva. Un tieši tā tu paņem karoti, ieliec mutā. Viņi izskatās pēc makaroniem. Tu ieliec mutā vienkārši viņu tā izgaist. Ka tu vari mēli pret augšu un viņi pārvērš tādā špāktels. Jā. Bet kā vai tu esi, bet tā kaut ko? Es nezinu, es kaut kā vienmēr, nav tā, ka bail, bet vienkārši es tā kā baigi godīgs liekas. Vismaz, kad jauns bija skolas laikā, es točinu, man vienmēr likās tāds kaut ko, nezinu, nozagt. Vecākiem naudas zaguši. Tikai no kaut kādas tās sīknaudas šķīvīša kaut ko, bet tā neko tādu nopietnu. Es nevarētu sadzīvot ar to. Jā, es arī nevarētu. Es zinu, ka es vienreiz paņēmu no māmas māka latu. Es gandrīz es esmu tāds sūds. Un es skrēju atpakaļ un ieliku atpakaļ. Jā, es 6 gados arī paņēmu vienu. Jā, un jūtos joprojām slikti par šito. Jā. Man ir bijis tā, ka veikalā
es pirku, arī neteikšu, kurā pilsētā, kurā veikalā, bet es pirku vairākas lietas, un visu bija nolicis uz kases, un tad, samaksāju, salieku maisiņā. Tu domāju, kaut kā... Tekilu? Nē. Tu stūrē? Jā. Un man uz rādio pēc šitā jāiet. Koper tev paņēma droši vien. Bet, es domāju, baigi mazā summa bija priekš tā, ko es nopirku. Un es biju kādu gabaliņu no veikala, un es skatos maisiņā un sapratu, ka vienu lietu par kaut kādiem 5 latiem viņa nebija pieskaitījusi. Un es paskatījos, es esmu jau 20 metrus no veikala. Un es aizgāju prom. Tas ir pa lielam, man liekas, lielākais, ko esmu nozdis kādreiz. Es nezinu, kāpēc man zākšana ir arī kaut kādā veidā milzīgs tabū, kad es biju nesen mēnesis atpakaļ, biju Rimī, un es visu paņēmu, un tad paņēmu loketu, man tieši kaut kas zvanīja, un es nejauši ieliku jakas kabatā. Un es izgāju ārā no veikala, aizgāju līdz mašīnai, kas bija tālu, un es tāds ielieku, lokets. Un es gāju atpakaļ, nesamaksāju. Jā? Nice. Jā. Man bija... Es negribu, lai Dievs man soda. Es neuztraucos par to, viņš diezgan... Pēc tā, ko vakar mēs darījām, man liekas, diezgan... Jā. Galvenais, ka pat neko. Mēs prostu sēdējām pie galda. Tas man patīk virs 30 ballītes. Neviens nedejo, neviens negrib iet, vai ejam tur izšķaidīt logus. Nekas, tu vienkārši sēdi ar komiķiem runā par komēdiju 6 stundas no vietas, un tad tev tāds labdien. Bet man bija par to zakšanu, man bija 6 gadi, mēs ar ģimeni, es, brālis, mamma un patēvs, mēs aizbraucam uz Līgatni, tur bija... Apizdīt veikalu. Tur bija... Jā, tā Krievu ģimenes dara. Viņi aizgāja uz hoteli, dabūja vienu numuriņu, prasīja vēl vienu. Un tad visu ģimeni pabaroja bezveksas, jā. Nav! Un tad visu ģimeni skrien iekšā. Un tur, karoči, bija tajā vietā, tur bija kinoteātris. Un mamma iedeva man Latu un brālim Latu, mēs aizgājām kino skatīties. Un mēs aizgājām, un tur bija indiešu filma, kur viņi kaujās visu laiku un pēc tam dzied. Zini to? Tā indiešu filma. Jā. Tā viena. Viņi ļoti daudz tādas filmas. Tā Bollywood. Bollywood, jā. Tur Disco Dancer, ka viņš tā kā diš, pēc tam... Es man liekas, esmu redzējis. Jā, un tur balss, ka viņi dzied, tas balss parādās, kas saka, tu esi mana mīlestība, es tevi ļoti mīlu. Viņš tā, un es noskatījos to filmu, un tas bija tik amazing, ka viņš kaujās un dzieda, un es tā kā, man Dievs. Un es pateicu, kad nākamā seansa, man pateica, tūlīt būs, es tā kā, man Dievs, un es aizskrienu uz numuru, un es paņemtu mammai vēl naudu, un... Nozakt? Nē, paņemt. Es domāju, ka mamma būs tur, bet viņa nav. Un es tev zvēru, un es redzu, ka uz galdiņa ir viņa soma. Viņa atvērta, tur maks, viņš atvērts, un tur lāc tā. Tu vienkārši ārā ir. Un zini, kā multunēs, es tā kā bļāmies. Un es tā kā, labi. Viņš kausies un dejos. Tā kā es nevaru to palaist garām. Un es paņēmu Latu, un brālis paņēma sev. Mēs aizskrienam, un izrādās, tā bija dokumentāla filma par Birznieku upīti. Un tā kaut kāda ļoti garlaicīga melnbalta filma, kur cilvēks ar bārdu sēdēja vienkārši tā kā istabā un teica dzīve. Kas ir dzīve? Es tā kā, kas tas šitais, bļaļs? Domāju, tu saki, tā indiešu filma beigās izrādījās dokumentālā par... Nē, tā vienkārši otrais seans. Es pateicu, kad ir otrs seans, man pateica tūlīt, bet viņi neteica, ka otrā būs dokumentālā filma kaut kāda garlaicīga. Tu nezināji, uz ko tu ej vispār? Es domāju, ka, ja tu ienāc kinoteātrēs un visu laiku tur kaujās un dzied, es tā kā, 6 gadi man bija. Tas ir forši pārim. Jā. Un es atnācu, kaut kas. Jā, un es atnācu uz to numuru, un es tā kā, ak, Dievs, es nozagu mīļākai mammai naudu. Mīļākai mammai? Jā, nevis tai otrai. Jā. Un vēl tas vienkārši sūds bija. Vienkārši sūds. Un es tā kā, es nozagu, bet arī neko labu nedabūju. Tu pateici viņai? Man liekas, nē. Tagad joprojām. Jā, tagad tu dabūsi pa dibenu par šo. Bet jums bija tādi čaļi, piemēram, 10 gados, man bija vienkārši, kad pagalmā stāv vienkārši būda, kur rakstīts pārtika, un tur vienkārši sieviete viena sēž, un tur tā kā čipši, šmipši, zin. Un nebija tā, kā ar draugiem tu ienāc, un jūs esat 8, un visi vienkārši tā pizdīja. Vienkārši. Un viņi skatās, un viņi nevar pat atcerēties, kurš, un viņi visi vienlaicīgi to darīja. Nebija jums tāds taktika? Man liekas, šitos uz podkastos, bet mums bija, ka mēs Valmierā braukājām 6 čaļi ar busu, un veikalos pizdījām šmīgu. Katram bija sava loma. Oho. Jums bija kā Ocean's 11, Ocean's 6.
Bet 11, tas nozīmē, viņam bija 11 gadi. Nē, viņi tikai 11 gadi. Jā, mēs bijām. Tur bija viens bija, kas mēģina novērst apsarga uzmanību, bet vienkārši novērst. Divi izskatījās, ka viņi zog. Un divi actually zag. Wow, tas ir stratēģija. Jā, loģiski. Wow. Un jūs braukājat un kamēr nebūs pilns ar mēs, man liekas, kaut kādus 4 veikals apzagām. Un tad vienā brīdī tu sēdi tajā busā, dzer LB, un tāda zina, kas ir. Es tomēr gribu būt labāks. Daži no tiem čaļiem jau ir sēdējuši. Es vienā brīdī tev jāsaprot, ka zini, kas ir būt slapjam bandītam nav man. Jā. Bet mēs zogam, bet 17, 18 gados, kad mēs, piemēram, paņemam pudeli, trietā, izdzēram, un ļoti gribās vēl dzert, bet naudas vispār nevienam nav. Un tajā stāvoklī, kad jūs esat pālī, jūs ejiet un mēģināt apzakt veikalu. Un arī izdevās. Tas ir ļoti viegli izdarīt, izrādās. Dzirdējāt? Jā, izrādās. To ir viegli izdarīt. Vajag tikai darīt, vajag tikai rakt. Mēs esam pret zakšanu. Nedariet to, bet tas ir ļoti vienkārši. jā. Bet citreiz, man liekas, interesants, tas staigājis. Tur ir tas viens, es aizmirstu, kas tā vieta bija. Tur šašļieks sarķinē. Kroči, tur ir vienkārši... Šerhans vai kā viņš tur? Kaut kas, jā. Mēs tur dzērām Kaukazās. Jā? Jā. Ok, jūs saprot, jā. Un... Tu nebija. Jā, bez manis. Bet tagad tu brauc, kas tur kopā bildēties un skeitot, un tev bija viss tas... Mangaļa šašliks? Jā. Pie estrādes, nē, bet... Jā. Un tur ir Maksim, tas pat nebija nekas svarīgs, tā kā izguzēņko stāsts. Kroči, un tajā Maksimā tikai šeidī cilvēki iet iekšā, un es tur iepērkos. Un es tā, viss normāli izstās. Pēkšņi iznāk apsargs, bet sašņorē vienu. Jā. Un viņa matais jāk pilns šņābu. Man tāds, es skatījos to čalu, pa kuru laiku viņš apzag. Viņš tā kā magicians, viņš tā kā... Jā. Hop. Šņābs nav. Rokas šeit. Jā. Bet interesanti, ka viens no tiem čaliem, ar kuru mēs zogam to šmigu, viņš vienā brīdī saka strādāt tajā veikalā par apsargu. Un viņš zaga vēl vairāk. Tas Džeks. Un viņš pēc tam zoga vēl labāk, jo viņš zināja visas tehnikas, kā viņi tiešām redz tikai kameras un tā tālāk. Un viņš man izstāstīja vienu stāstu, ka tur bija viens regulārs pircējs, kurš katru dienu gāja, tāds vīrietis, un viņš bija tāds savējs. Viņš tā kā jokoja, bija tāds šarmants un tā tālāk. Un visi apsargi viņu mīlēja. Un vienā brīdī viņi saprot, ka kāds zog tiešām alkoholu daudz veikalā. Un viņš nāca katru dienu, tas cilvēks saka, kā jums iet atkal zogt tas cilvēks? Jā, bēdīgi, labi, es iešu iepirkties. Un izrādās, protams, klasiskais twist, ka tas ir viņš, kurš zoga. Un viņi tik ļoti apvainojas uz viņu, ka tas ir viņu čoms, kurš zog, ka viņi aizveda viņu uz pagrabu, paņēma kaut kādus cimdus tādus lielus un vienkārši viņu sasita. Bet tā, lai nebūtu viņam nekāda zilumi, viņš nevarētu pierādīt. Vienkārši viņu pīzdīja pagrabā. Apsargi. Kas tā pa pasauli? Jā. Bet tas ir tāpēc, ka viņš bija viņu čoms, kurš viņam meloja. Ja mīl, tas sit, tā bija, man liekas. Ja sit, tad mīl. Ja sit, tad mīl. Man liekas, tā pasaule ir tā, kurā Aleksandrs dzīvo. Jo es nezinu nevienu cilvēku, kuram būtu uz pusi tik daudz stāstu, tik krāsaini kā tev, un ar tik daudz mīlestību piepildīti. Jā, šodien ir sajūta, ka tā kā Aleksandrs stāsta par savām krimināla kronikām. Jā. Bet es īstenībā neesmu, kā Kalvis arī pateica, ka negribās zakt. Ir sajūta, ka ir jādara pareizi. Esmu labi audzināts vienkārši. Jā, man arī, es neesmu krimināli pagriezts cilvēks. Zini, ir cilvēki, kuri vienkārši iedod iespēju, viņi aizies uz kriminālu celiņu. Tāda ir. Tas ir vieglākais ceļš. Nevis strādā un dabū to lietu, bet vienkārši nav vieglākais. Man liekas, ja man teikt... Salīdzinoši. Bet tas varbūt nav vienkāršākais veids, bet tas ir vieglākais veids. Tas ir tie cilvēki, kuri fano par... Es pat nezinātu, ko man vajadzētu darīt, lai tiktu kriminālajā pasaulē. Kur man zvanīt, es gribu zakt bankas? Kas ir jādara? Tas ir cilvēki, kuri fano par filmu Scarface, bet neatcerās, kas beigās notika. Viņš tik krūts bija, viņam bija automāts. Jā, viņi vienmēr aizmiega līdz vienai vietai. Viņi nezin, kā tas beigas. Viņš teica... Sakiet čau manam mazajam draudzīgam. Jā, bet kāds beigās... Bet es filmas sākumā tur jau ir skaidrs, ka es neesmu gatavs
tai noziedzīgai pasaulē, jo viņam iedeva cik tur to kaut kādu bundulu ar kokaīnu un ienāk čaļi ar motorzāģi. Nozāģē tavam čomam galvu un prasa tev, vai tev ir kokaīns, tad tāds, nē, fuck it. Es tāds, es zinu, kas ir, es varu iet Darvisadā hotdogs boķīt ar galvu. Nē, tā ir, wow, jā. Bet īstenībā, es uzreiz būtu, es dzirdu motorzāģi, man tāds zem gultas paslēpts. Statistiski ir cilvēki, ļoti maz procents, ko tu viņam nemāc, ko tu viņam nedara, viņi būs kriminālā pasaulē. Statistiski arī ir ļoti maza daļa, kuri nekad nebūs kriminālā pasaulē, un ļoti liels procents pa vidu, kurš tā kā turp šurpu. Tie tā kā mēs esam. Bērnībā šur tur šņabīt nozats pieaudzis, un tev tāds tagad var Vai tas Breaking Bad, es neesmu redzējis, bet es zinu, ka labs cilvēks, viņš kļuva. Tu neesi redzējis? Nē, bet es zinu, ka tas ir tavs mīļākais, jā. Rakstiet arī komentāros, kurš nav redzējis Breaking Bad. Redzēsim, cik mēs esam. Slēdziet šķārā, ja jūs neesat redzējuši Breaking Bad. Viss. Un zinu, ka ir tā kā morāli, piemēram, ka nevar zākt, nevar nogalināt, bet es vienreiz gāju pa ielu un divi vīrieši gāja man priekšā, viņi runāja savā starpā, un viņi bija ļoti tādi shady, var redzēt, ka viņi tādi, tā kā ļoti nepatikami vīrieši. Un es dzirdēju vienu teikumu, un tas viens žeks pateica otram, viņš man tā besīja, es viņu tiešām nogalinātu, vienkārši es tikko iznāku no cietuma. Es negribu tagad uzreiz atpakaļ. Un es tā kā, wow, vienīgais, kas viņu aptur no slepkavības, ir tas, ka viņš tikko iznāca. Siedomas, cik ilgi viņš gaidīja. Viņu kalendārā riksiņiem zīmē tā diena, kad drīkst nogalināt. Jā, viņš tā kā mēnesi patusēs, pēc tam nogalinās cilvēku. Viņš tā kā izklausās, ka viņš nav ārā no cietuma, bet viņš tā kā viņš paņem atvaļinājumu no cietuma. Jā, es uz 2 nedēļām iziešu ārā, es novākšu. Viņš ir uzgaidāmajā telpā. Un tad es vienu atpakaļ. Nē, viņš taču nebija tas, kurš bija in, out, zini, šitie, kura tā kā vienreiz like a penis in the vagina. Jā. Sorry, es neesmu YouTube, kur intervēja visus tos, es biju šajā kriminālajā organizācijā Slepkavu. Jā. Un tad viņi stāsta. Es ir rītīgi ilgi ticēju, es tagad vairs neticu. Es nezinu, kāpēc. Viņiem uzdod jautājums, tā kā, ja tu tagad kādu vajadzētu novākt, viņš jā. Man tāds, es arī varu būt tas čals, uzdod man jebko, uzdod. Tu vari novākt cilvēku? Mierīgi. Nu, jā. Bet ne tik ātri, kā tu to darītu? Kā to darītu, ja tev būtu jānogalina kāds? Ātri. Poison or nazis? Jā. Inde? Atkarībā no pusīs, jā. Tu redzi, tu vienkārši izklausies, bet tu neatbild neko. Jā. Nu, varbūt. Vai tu kādu nogalinātu? Kas zina? Jā. Redzēsim. bet tas ir bīstami. Mēs zinām, ka ir morāla, ir kristeciskā morāla, ir vispār reliģija, kur mums, jebkura reliģija saka mums, ka nevajag nogalināt. Un ir cilvēks... Pagaidu, vecā bībele, man liekas, bija tā kā acs pret acs. Nu jā, bet... Zobs pret zobu. Jā, bet pagriez otru vaigu. Bet ir cilvēks, kurš vienkārši negrib nogalināt tikai tāpēc, ka viņš tikko iznāca. Viņš tā kā es gribu bišķiņ pastaigāties. Bet pēc tam, un tu domā, wow, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur tādi cilvēki ir. Jā. Kuram nav problēmas nogalināt. Tas nav problēma. Nu, procentuāli tagad to cilvēku ir mazāk nekā pirms, nezinu, 50 gadiem. Jā. Un vēl ejot arvien tālāk atpakaļ, nogalināšana bija tāda kā nošķaudīties. Jā. Jūs zināt, ka ir tā slavena grāmata, kura pagājušajā gadā bija ļoti populāra. Harijs Poters. Jā, par to, ka visas briesmīgas lietas apkārt notiek, kā arī un tā tālāk, bet statistiski mēs dzīvojam drošākajos laikos, non-violent laikos ever, un tas to grūti noticēt tam, ja tu atvēr vienkārši ziņas un skaties, šitais, bet īstenībā mēs esam vislabākajā posmā, vēsturē. Šobrīd jūtos, rītī hujovā posmā mēs esam. Bet tas tikai šodien. Jūs redzējāt filmu All Quiet at the Western Front? Dzirdēju. Par to, kuru karu? Pirmais pasaules kārs. Tas ir Remarka grāmata, jā. Jā? Jā. Man likās, tā ir dokumentāla. Nē. Nu, labi. Bet traka filma. Jā, esot diezgan... Un man vienmēr patīk tie sīkumi salīdzināt, kad, piemēram, šodien man bija taks jāgaida 8 minūtes, un man bija tāds... Es negribu eksistēt uz šīs zemes. Atceļam podcastu. Kāpēc man ir tik smaga dzīve? Ne? Jā. Un tur? Jā, un tur čaļi 16 gadu vecumā. Jā, 16 gadu dzīvo vienkārši dubļos. Un tad tev pasaka, un tur vienkārši...
bēri, un tev pasaka, skrien, un čāls tāds, nē, skrien, un tad reiz viņš paceļā. Viss. Jā. Man kājas pūst nost, es nevaru paskriet vairs. Jā, un man šodien, piemēram, ir sāpīgs ienedz, un kad es lieku roku kabatā, tad man ir uz seikla. Saprotu, es sabojā dienu. Jā, dienas atškrāt. Šitā besīgā lieta, jā. Man ļoti bieži sapcīt, tas man liekas no vitamīnu kaut kādu trūkumu vai kas. D vitamīns, jā. Okay. Jā, rakstiet komentāros, ja jūs dzerat D vitamīnu. Izrādās, ka vajag to darīt. Jā. Jūs dzerat? Ko? D vitamīnu. Mēs varam nerunāt par to. Par dzeršanu jebkā varētu nerunāt kādu nedēļu. Jā. Jā, es tagad ar Guzenko mēs ņemam mēnesi. Off, jā? Jā. Nedzert, jā. Man pat ir ūdens pudeli līdzi. Jaunā? Jā. Nice. Un nes kā būs. Jā, bet skaitās, ka alkohols iznāk no organisma, no ķermeņa tikai pēc 3 nedēļām. Tas nozīmē, ka... Nē. Jā. Kur to izlasīt? Tu domā tā kā pilnībā. Jā, 21 diena, visa tā lieta, ko viņš izdarīja. Tāpēc mēnesis, tas nozīmē, ka tikai nedēļu tajā mēnesī mēs būsim tādi pa nulēm jūs būsiet tikai. Jā. Tāpēc varbūt arī es pat ilgāk nedzeršu, jo tā kā attīrīties un pēc tam uzreiz dzert arī. Vai ka pastāj. Es negribu uzreiz atpakaļ cietumā. es gribu bišķiņ vēl pastaigāties, zinu. Pēc tam es nogalināšu sevi ar alkoholu. Jā. Bet nedzert ir forša lieta. Es neesmu dzēris vienreiz 8 mēnešus. Jā. Un ļoti... Tu atceries toreiz, ka mēs vienreiz dzērām pie manis, kaut kādu 0,7, man liekas, vai litru izdzērām uz 2. Un pēc tās reizes es nedzēru, man liekas, kaut 2 gadus vispār tā kā necik. Jā? Kāpēc? Tas nebija tā kā baigais, nezinu, celibāts vai kas, bet vienkārši man nekad nav baigi alkohols paticis, un es dzēru. Nē, bet tu jau vienmēr paņēmi sīdriņu vai savu ķiršu mēnesu. Nē, toreiz, tad es vēl biju tā kā, tad dzeram, jā. Tad tā kā dzer, tad tu tā kā dzer. Jo tā kā es nekad nesmu sapratis, iedzer 2 aliņus un tā kā, cool vai ne. Jo man liekas, ja tu lieto alkoholu, tad lieto, lai ir efekts. Nevis prikolam. Es piemēram vīnu nesaprotu vispār. Jā. Jo es izdzeru 1 glāzi, man nāk miegs, es izdzeru 2, tad viņš šķebina man, tu izsit visu pudeli, tad ejot grib. Man tāds, kas par ir vispār? Bet tā var arī par alu pateikt. Izdzeru 1 alu gribos gulēt. Jā, bet aluņam ir, es nezinu, viņam ir tāds ēda vai vēl vien. Nē, kas notiks, ēda vai vēl vien. Nē, vīns fantastiska lieta, bet vai katrs... Tad 3 naktī tu ar mēntiem, nē, es nemīzu. Jā. Vīns ļoti kruta lieta. Rakstiet komentāros, vai jūs patīk vīns. Beidz runāt ar cilvēkiem. Runā ar mums. Atceries, ka ir arī tā kā audio podkāstu klausītāji, ko tu ik pa laikam pagriezīsi pie kameru un tā kā, hei, jūs. Man liekas, šī epizode ir perfekta, ja tu nevari aizmigt. Jā, jo es jau esmu gandrīz aizmisis. Es arī. Jā. Bet es atceros, ka 8 mēneši nedzēru. Tev nav karsti jākā? Nav. Kāpēc tev mītra galva? Tev tā kā, kad zīdaņi iet gulēt. Man vienkārši ļoti slikti ir. Tas ir kondensāts. Jā, viņš tā kā sīkies vīts ar galvu. Man tagad ļoti, ļoti slikti ir, kā arī jums, es domāju. Bet es atceros 8 mēneši. Nīsnībā ir pārsteidzoši labi. Ja? Man 2 ibumetīni ir iekšā, un tas palīdz bišķi. Bet, vai tu viņus... Viņus rektāli lietoja? Rektāli, jā. Karačie 8 mēneši nedzert, un grūtākais bija pirmās 2 nedēļas, zinu, un pēc tam vienkārši tas ļoti viegli nedzert. Bet tu toči nedzēri, vai tā kā parātam tev piedāvā šotu? Nē, vispār nedzēru, un es darīju vienu kļūdu, kuru tagad es nekādā gadījumā nedarīšu. Es visiem teicu, ka es nedzēru, un cilvēki tā kā balīties bija tā kā, ak nē, es nevaru tagad iedzert, jo Guzenko skatās uz manīm. Es tā kā, bļāviens, dzer, man pohuj. Bet gudrā lieta ir nevienam neteikt, ka tu nedzer, vienkārši, piemēram, staigāt ar kaut ko, piemēram, bezalkoholisko aliņu. Un cilvēki visi jutīsies droši. Tas ir mans schēmas, es ņemšu kvasu, es ņemšu... Jā. Es šito kaut kad darīju parātam, ka tu tā kā pasauc bārmeni un iečuksņiem uztais man vienkārši kola lēdu, lai iztās, kas dzer. Jā. Ieliet saules sardziņu. Jā. Jo cilvēkiem nejūtās viņi droši un tā kā brīvi, ja viņi zina, ka viens no jums nedzer. Es nezinu, kāpēc. Incir, ka tu paziņo kādam visiem tāds, Jā. Kāpēc? Jā. Neviens nav nekad. Nevienu nav, kāds varētu būt iemesls nedzert. Es nesaprotu šo konceptu vispār. Jā, un Kalvis, tev tā bijis tevos 2 gados vai ne? Jo man vairākas reizes bija placebo efekts. Es domāju, tad es strikli uz sēnēm pārēju katru dienu mikrodozot. Tas labs garīgais būs, jā. Bet, Nē.
tev kā bija tā, ka tu nedzer, un ir balīte, un tu nedzer, bet tu steigā tur ūdeni dzer un tā. Un kā ir placebo efekts, ka vienā brīdī tu jūties, ka tu tiešām esi pālī, jo man tā bija vairākas reizes. Un es runāju ar citiem cilvēkiem. Es domāju, varbūt esmu traks, bet tā ir. Kad tavas acis redz, ka visi dzer un visi dejo, un tu esi ar viņiem, tu arī ir sajūta, ka wow, es gribu mājās. Jā. Nē. Nē, tā nav bijis. Man nekā tā nav bijis. Jo man bija sanācis tā, ka es esmu pie stūres, un tad tev ir jautri. Tā kā ir ok, jo sākumā viss ir skaidrā. Tev viss vairāk runātīgi paliek, tu it kā bišķi arī, un tad sāks kroči par Ukrainu runāt. Un tev tāds, es eju uz Volvo, pietiks, dan. Nē, ir brīdis, kad tu nevari vairs skaidrā ar viņiem tusēt, jā. Kad viņi šitais, jā. Bet tas jau 3 naktī. Jā. Bet pēc tam ir tik labi, ka tu pamodies, un tā kā vakar bija tā buhāšana, es nedzeru taču, es jau nedzeru pusgadu, un tā kā, toči nezinu, un man tā kā refleks, kā, cik labi ir tas sajūta, kā es nebiju dzēris, vai ne? Jā, es piemēram tagad domāju savā tūrē mušpapīrs, kura šobrīd vēl aizvien notiek pa visu Latviju braukā, es vairs nedzeršu vispār līdz pēdējās izrādes afterpartijām, kuru es nomiršu, man liekas. Kāpēc? Es nezinu. Gan jau, ka es izdzeršu alu. Jā, nogriezīs pat traku. Man kaut kas arī... Bet es varētu nedzert vispār, vai šis atlikušo dzīvi. Es aizgāju uz bāru, izdzeru Long Island, lupatā, ķīķinos, uzvedos... Man tāds, kas notiek? Klasisks jautājums, vai tu biji paēdis? Jā. Tur tā lieta, es biju labi paēdis, tā kā normāli labu kvalitīvu ēdienu, nevis, nezinu, tur maķīts, vai vēl rītīgi biju paēdis. Nu tur tā problēma. Un vēl kaut kad iepriekš. Tu es tev teicu, Šmakovskas muzejā. Jā, Šmakovkas. Jā. Es arī izdzeru 2 šots hlamā. Es eju ārā no toaletes, man liekas, to tev teicu. Jā, es eju ārā no toaletes, un man tāds, nē, es stulbs. Un es iznāku ārā. Un man tāds, kas tas ir? Jā, bet ik pa laikam tā ir. Man pāris mēnešus atpakaļ bija tā, ka es izdzēru 2 alus, un es biju vafelē. Un arī biju paēdis un viss. Un man draudzene teica, ka, ko tu dzēri? Es saku, 2 salņus. Viņa tā, ka, tu vari nemelot. Es esmu redzējis tevi, ka tu dzer, un tu nekad neesi pālī. Es nekad neesmu redzējis tevi pālī. Un tagad vienkārši pastāst man, cik tu esi dzēris. Es saku, 2 saliņus. Viņa tā, ka es nevaru noticēt. Cipā. Bet tas ir rītīgi jautrais pāls. Kad tu izsit vienu kokteili, neskapēc viņš šā norāja 5 reizes kraka, ir tik jautri. Jā. Bet tas arī efekts ir uz pusstundu. Jā. Bet gadās, nezinu kāpēc. Varbūt, nezinu, ar ko tas saistīts. Jā. Mans lifetime rekords būtu, tā kā man čoms dzēra. Kas šis pa podkāstu? Kroči, viņš, man liekas, 3 mēnešus dzēra tikai ūdeni vai pusgadu tikai ūdeni. Jā. Viņš teica, cik labs sajūtas. Jā. Man nav nejausmas, par ko viņš runā. Kā tu izskalo visus sāļus, visus toksīnus ārā. Jā. Nav ne kafijas, nekas tev, jā. Bet jūs pazīstat cilvēkus, kuri tiešām ļoti ātri ir hlamā. Es atceros, kad bija 20 gadi, es bārā sēdējām ar draugiem, un tur bija cita kompānija, arī mūsu draugi, un tur bija Džeks, kurš nepazīstu. Un mēs paņēmām pāliņu, mēs izdarījām māliņu, un viņš bija foršs, patīkams cilvēks. Mēs runājām, viņam pateicu, ko, tik labi aizgāja, pirmais dēvēja otro. Viņš tā kā, es nezinu, ko tur zināt, nezināt. Mēs vēl daudz dzersim šovakar. Davai. Viņš tā kā, labi, davai. Viņš paņem otro, un viņš tādā lupatā bija. Mēs viņu vedam uz taksi. Man teica, kas to ir izdarījis. Es ka tu nezini, viņam nevar vairāk nekā 1 alu nekad. Es nepazīstu to cilvēku. Un es sapratu, ka es pierunāju viņu, jo es neredzēju, kāpēc tu negribi otro? Tagad viņš ir alkoholiķis. bet tie ir tie cilvēki, kuri vienmēr ļoti ātri piedzerās, un viņi nemācās. Jā. Viņi uz priekšu tā kā turpina, laikam esmu tas čalis. Jā. Cerība, ka vienreiz tas beigsies. Es tā kā dzeršu līdz vienkārši. Tas ir tas pats, kas man ir ar tām jautriem cigaretēm. Ka man tāds šoreiz būs citādāk. Un nav Jānkas bordas bimbā, jo ir paranoja. Jā. Man liekas ļoti svarīgi zināt, kā tu dzer, kāds tu esi un, vai ne? Jā. Iepazīt sevi, saprast, kā tu vislabāk darbojies, un tad darboties savos uz sevis uzstādīties noteikumos. Es nevaru vairāk. Jā? Cik laiks ir? Es nezinu, man vienalga, cik ir 7 stundas pagājuši. Es iemigu uz kādu brīdi? Nē, okay. Principā šis bija Guzenko stāsta, un
Mēs mēģinām iesaistīties, mēs mēģinām saprast stāstu. Mēs gandrīz reaģējam ik pa brīdi. Jā, jo man bija ibumetīni, viņam nav. Viņam nē, tāpēc... Es nezinu, vai ibumetīni. Ar labu nakti. Paldies. Es skatos uz kompu, bet tur ir kamera. Nav jēga no manis vispār.